Pagājušā gada decembra apkurses rēķini pārsteiguši daudz vietu Latvijas iedzīvotājus. Kā liecina publiski pieejamā informācija, tad tie bijuši par 60 līdz 70% augstāk salīdzinot ar 2011. gada decembri. To lielākoties ietekmēja divu faktoru – dabasgāzes tirdzniecības cenas pieaugums par 31% un ārgaisa temperatūra, kas bija vidēji par 7 grādiem zemāka nekā gadu iepriekš. Kā zināms, ārgaisa temperatūras pazemināšanās par 1 grādu palielina siltumenerģijas patēriņu par 5%, kas konkrētajā gadījumā nozīmē pieaugumu 35%. Kāda ir situācija Liepājā? Arī Liepājā 2012. gada decembris bija par 7 grādiem augstāks nekā 2011. gadā, un līdz ar to vidējais siltumenerģijas patēriņš palielinājās par 35%. Toties atšķirībā no vairākām citām pilsētām, tas ir vienīgais faktors, kas ietekmē vidējo rēķinu pieaugumu. Liepājā rēķinu pieaugumu veido tikai siltumenerģijas patēriņa pieaugums. 2011. gada decembrī Liepājas pilsēta kopumā patērēja 30 000 MWh, bet 12. gada decembrī 40 000 MWh aptuveni. Tas ir 34% pieaugums siltumenerģijas patēriņā. Siltumenerģijas tarifs Liepājā šī gada laikā nav pieaudzis, lai arī dabasgāzes cena 11. gada beigās bija 175 lati par 1000 kubikmetriem. Un 12. gada beigās tā bija 230 lati par 1000 kubikmetriem, taču siltumenerģijas tarifs 12. gada beigās Liepājā ir mazāks nekā tas bija 11. gada beigās. Laikā, kad siltumenerģijas tarifi ir pieauguši lielākajā daļā Latvijas pilsētu, uzņēmumam Liepājas Enerģija izdevies neutralizēt gāzes cenu pieaugumu ietekmi uz tarifu. To noteica siltumenerģijas tarifu samazinājums, kas stājās spēkā līdz ar apkurses sezonas sākumu. Liepājā siltumenerģijas tarifu izdevās samazināt pateicoties mērķtiecīgai siltumenerģijas pārvadu un sadales tīklu rekonstrukcijai, jaunuzbūvētai biokoģenerācijas stacijai un kurināmā dažādošanai, izmantojot ne tikai dabasgāzi, bet arī vietējo atjaunojamo energoresursu šķeldu. Ar šķeldu mēs šajā biokoģenerācijas stacijā saražosim aptuveni 20% no visas nepieciešamās siltumenerģijas, un šķelda kā kurināmais patreiz ir 3 reizes lētāka nekā dabasgāze. Dabasgāzes megavatstunda maksā aptuveni 30 latus, šķeldas megavatstunda maksā aptuveni 10 latus. Liepājā apkurses rēķinos decembrī 1 kvadrātmetra apsildīšanas cena ar PVN bija ļoti dažāda, sākot no 45 centīmiem līdz pat 2 latiem un 21 centīmam par 1 kvadrātmetru, bet vidējā maksa bija lats 20 par kvadrātmetru. Pie tā, ka siltumenerģijas tarifs un arī ārgaisa temperatūra visiem patērētājiem ir vienāda, lielās atšķirības apkurses rēķinos slēpjas ēku tehniskajā stāvoklī un lietošanas paradumos. Salīdzinot patēriņa datus apkurei un izmaksas salīdzinājumu divās agrāk vienādās 30 dzīvokļu dzīvojamās mājās Liepājā, Eduarda Tisēja ielā 79 un Eduarda Tisēja ielā 81, var redzēt, ka nosiltinātā mājā par decembri izmaksas uz 1 kvadrātmetru ir 48 centīmi, bet blakus esošā mājā, kur nekas nav darīts, 1 lats 25 centīmi par 1 kvadrātmetru. Liepājnieki ir novērtējuši māju renovācijas efektivitāti un aktīvi izmanto Eiropas Savienības dāvināto līdzfinansējumu līdz pat 60% un ir aktīvāki nekā citviet Latvijā. Pēc publiskotajiem datiem 2012. gada decembrī vidējās izmaksas par 1 kvadrātmetru Liepājā bija lats 20, Ventspilī, kur tarifs ir zemāks, 1 lats un 33 centīmi, bet Daugavpilī 1 lats un 47 centīmi par 1 kvadrātmetru. Kurināmā izmaksas veido līdz pat 70% no visām siltumenerģijas ražošanas izmaksām, tādēļ ir svarīgi to dažādot, izmantojot, piemēram, šķeldu. Mēs sākam būvēt vēl vienu biomasas katlumāju. Blakus koģenerācijai tiks uzceltā biomasas katlumāja ar kopējo siltumenerģijas jaudu 30 megavati. Šo te katlumāju palīdz finansēt Eiropas Savienības kohēzijas fonds aptuveni 4 miljonu latu apmērā, un kopējās projekta izmaksas ir ap 9 miljonu latu. Šobrīd ar biomasu saražotais siltumenerģijas daudzums Liepājā ir 20%, bet pēc jaunās stacijas nodošanas eksploatācijā zaļās enerģijas īpatsvars palielināsies līdz pat 60%. Jau šobrīd pilsētās un ciemos, kur izmanto šķeldu kā kurināmo, apkurses izmaksas ir zemākas nekā tur, kur izmanto dabasgāzi vai citus energoresursus.